Tomam ir 23 gadi. Stiklinieka amatu viņš ir apgūs pie tēta pirms 5 gadiem. Tomu var uzskatīt par jaunāko meistaru Baltijā. Lai atvieglotu darbu, viņš pats saviem spēkiem ir izgatavojis stikla pūšamo iekārtu, ar kuras palīdzību tiek apstrādāti zīmējumi uz stikla objektiem. Nākamais darbs – stikla slīpējumās iekārtas izgatavošana. Šāda iekārta pastāv, tomēr tā ir pārlieku sarežģīta, dārga un ir grūti pielāgojama darbam telpās. Viņš ir veicis vairākus rasējumus un ir pārliecināts, ka pēc stikla slīpējumās iekārtas izgatavošanas tā ieinteresēs arī citus meistarus, kur strādā ar plastmasu, metālu, koku un citiem materiāliem. Pašlaik slīpēšana tiek veikta ar rokas slīpmašīnu. Tas ir sarežģīti, darbietilpīgi, pēc ilgstoša darba sāp muguru, arī speciālā aizsargmaska pilnībā neaizsargā no putekļiem.